Čau visiem! Kā jau nojaušas, šodien runāsim par elektromuskulāro stimulāciju, konkrēti par interferenciālo terapiju, kas ir visbiežāk izmantotais elektromuskulārās terapijas veids, ko izmanto, lai ārstētu hroniskas sāpes pēc operācijām un dažādu veidu traumām. Un ar to mēs ne tikai ārstējam sāpes, bet arī pātrinam cietniecības un ārstniecības procesu. Konkrēti interferenciālā terapija ir īpaša ar to, ka tā izmanto augstas frekvences enerģiju un tēmē uz bojātajiem audiem un diezgan dziļi audu slāņos. Tādā veidā mūsu mērķis ir mērķēt tieši uz sāpju izcelsmes vietu. Tajā vietā paaugstināt asins cirkulāciju un arī pātrināt hormonu izdalīšanās procesu. Un to hormonu izdalīšanās procesu, kas palīdz mums dziedēt to vietu. Tātad elektriskā stimulācija var tikt nodrošināta gan internāli, gan eksternāli. Internāli tas mums notiek ķermeņa iekšā, tātad mums jau ir nervu impulsi, kas mums tātad nonāk līdz muskuļiem un tādā veidā ļauj muskuļiem kontrahēties, tātad sarauties vai darboties. Bet šī ir eksternāla metode, tātad šeit mēs šīs te elektrodes, no kurām nāk enerģijas strāva, no āras pievienojam uz ādas, tādā veidā mēs stimulējam muskuļus. Un savā ziņā mēs šādā veidā mūsu sistēmu uzhakojam, tātad kā tie nervi impulsi nonāk līdz muskuļiem. Līdz ar to varbūt muskuļi, kas mums strādā mazāk, vai kas ir bijuši, kuriem ir bijusi atrofija pēc traumām, operācijām, mēs viņus varam stimulēt, lai viņi saprastu, ka viņiem ir jāsāk darboties un darbotos efektīvāk. Tātad, kā tas notiek? Interferenciālā terapijā mums tātad ir divas dažādas iestatītas frekvences. Tātad šie sakrīt pēc krāsām balti, šie sakrīt pēc krāsām melni, un tātad vienā jau ir aparātā iestatīta frekvence, kas ir aptuveni 4000 Hz. Bet otrs ir tas, ko mēs paši terapeiti iestatām. Tātad mēs novietojam uz cilvēka muskuļu, uz kaut kādu konkrētu, piemēram, es jums rādīšu piemēru tieši uz kvadricepu muskuļu. Un tad mēs palielinam intensitāti maksimums līdz 400 Hz. Un tātad, kas notiek? Mēs krustojam šīs elektrodes. Tātad baltās būs pretēji viena otrai un melnās būs pretēji viena otrai, bet perpendikulāri baltajām. Un tādā veidā notiek šis te plūsmas savienojums un traucējums. Tādēļ arī ir tas vārds interferenciālā terapija. Un tad šo traucējumu atšķirību mēs izmantojam kā stimulāciju. Un tad mums tā stimulācija, elektriskā strāva, viņai ir jāpārvietojas no negatīviem milovoltiem uz pozitīviem milovoltiem. Tātad viduvēji tā elektriskā stimulācija ir -55 milovolti. Bet tad, kad mēs palielinām frekvenci vienā no šīm te elektrodēm, un tad, kad kopējais potenciāls aug uz pozitīvu un sasniedz darbības potenciālu, kas tātad mums katram var būt nedaudz atšķirīgs, tad notiek šis elektriskais impulss, ko mēs sajūtam. Un tātad mēs varam brīnumainā kārtā īstenībā uzhakot mūsu sistēmu un kā mūsu muskuļi strādā. Un ar to mēs arī izmantojam terapijā un palīdzam cilvēkiem par dažādu veidu traumām. Tā kā jā, nāciet pie mums un pamēģiniet, kā tad strādā tā elektrostimulācija. Sajūtas ir diezgan interesantas. Pagaidām, čau! Tātad šeit es jums parādīšu, kā mēs krustojam elektriskās strāvas. Tātad vienā jau ir iestatīts daudzums, piemēram, šie ir divi baltie, tur mēs krustojam, un tur jau ir, piemēram, iestatīts uz maksimālo 4000 Hz, un otrs būs tas, kurā mēs palielināsim hertus. Un tad mēs mēģināsim iet līdz pat 400 Hz, un tad varēsim arī redzēt, kā muskulis saraujās.